Tātad, jā, nu tad vēlreiz labvakar. Un, nu jā, tātad, kā jau minēja, šoreiz pastāstīšu, mēģināšu padalīties ar to informāciju, kā tad meteoroloģiskās prognozes top, jo tas ceļš patiesībā ir daudz garāks nekā varētu domāt, tikai vienkārši apskatīties telefonā. Un tad vēl arī pastāstīšu par to, jā, pieminēšu nedaudz sīkāk, pāanalizēšu to, kas tad notika Andrupenē, ērgļu seminārā, kādēļ prognozes pat 6 stundas, jā, 6-12 stundas pirms paša notikuma izrādījās neprecīzes, nu, un tad mēģināsim arī saprast, kāpēc tas notika, nu, un tad arī pavisam īsi, nu, šoreiz tiešām pavisam īsi tāds patiesa astronomijas, tā teikt, stāsts noslēgumā. Tad sāksim jau ar to, kad kāds ir tas ceļš. Un ceļš faktiski sākas no realitātes, no faktiskiem laikapstākļiem, kas notiek pašlaik aiz loga. Nu, tāpat kā mēs pašlaik varam redzēt, ka lielākajā Latvijas daļā spīd saule, gaisa temperatūra tā +18, +20 grādiem. Un, lai arī varētu šķist, nu, kādēļ tad pašlaik laikapstākļi būtu svarīgi, lai, piemēram, pateiktu, kāds laiks būs šo sestdienu, tas ir ļoti svarīgi, un to mēs arī redzēsim pēc tam nākamajos soļos, jo, kā varat redzēt arī šajā tabulā, tātad viss sākas ar faktiskās situācijas analīzi. Visas prognozes, jebkura prognoze, ko jūs redzat sociālajos tīklos, mobilajos telefonos, internetu vietnēs, viss sākas ar to, ka tiek novērots, kāds laiks ir pašlaik. Gaisa temperatūra, mitrums, atmosfēras spiediens, nokrišņu daudzums, visi šie parametri tiek novēroti nepārtrauktā režīmā. Un faktiski varētu teikt, tie ir kā tāds barības avots skaitliskajiem modeļiem. Savukārt šie skaitliskie modeļi, šos datus, kas pašlaik tiek ievākti par faktiskajiem novērojumiem, vairākas reizes dienā asimilē kopā vienā tādā kopumā, sagatavo situāciju, ja tā saucamo inicializācijas laiku. Inicializācijas laiks ir būtībā faktiskā situācija modelim pirms iznāk prognoze. Tātad būtībā prognozes iznāk aptuveni reizi 3 stundās, nu un tad būtībā tagad tuvākā prognoze iznāca 6, vēl modelis vēl rēķina šo jaunāko prognozi, nu tad inicializācijas laiks ir 6:00. Un pēc tam, kad skaitliskais modelis savu darbu ir izdarījis, tas ir izrēķinājis prognozi, aprēķinājis, kā tad situācija attīstīsies, klāt ir sinoptiķa darbs, nu, jebkāda speciālista darbs, kas šos datus apskata, vienkārši vizualizē, apskata, iespējams piekoriģē, jo, nu, mašīnas un skaitliskie modeļi un datori vēl joprojām nav tik augsti attīstīti šajā jomā, lai, nu, varētu bez cilvēka palīdzības prognozēt 100% precīzi, un var teikt, ka tuvākajā nākotnē tas pavisam droši arī nenotiks. Tāds datoru jaudas, lai perfekti aprēķinātu, nu, 100% aprēķinātu prognozes nav. Nu, varbūt, kad arī ir datoru jauda, bet mums vēl joprojām nav pietiekama zināšanas par to, kas tad notiek atmosfērā, kādi ir tie procesi. Nav likumsakarību, nu, likumsakarības būtībā ir, bet tās ir par maz, lai izdarītu tiešām stabilus, pamatotus secinājumus, kurus tad varētu izmantot visos gadījumos. Nu, un pēc prognozes analīzes, korekcijas, vizualizācijas atainošanas, sinoptiķis tad vienkārši gatavos datus, tā teikt, sakopo vienā kopā, atkal sakopo vienā kopā, taču šoreiz jau vairs ne tikai faktiskos, ne tikai prognožu datus, bet šo visu kopējo prognožu masu sakopo kopā, nu un tad vienā tādā visai sabiedrībai saprotamā formātā publicē. Protams, ka pats sinoptiķis telefona aplikācijā neraksta, neievada simbolus vai neraksta cipariņus klāt pie temperatūras. To dara, protams, sistēma, bet sinoptiķis ir, tā teikt, daļa no šīs ķēdes, kas faktiski varētu teikt arī ir viena no vissvarīgākajām daļām. Nu, un tad šeit jūs tad redzēt par soļiem, kā tas viss notiek, tad faktiskie dati, pēc tam skaitlisko modeļu prognozes, kas balstās uz šiem faktiskajiem datiem, lai pēc tam varētu izrēķināt to, kas nāk tālāk, prognozes analīze, korekcija un tad arī gatavot datu vizualizāciju. Nu, un tad nedaudz sīkāk par to,
kā tad notiek izpratne par faktisko, kā tad mēs nosakam to faktisko laiku? Nē, tas nav paskatoties pa logu, kā varētu daudz domāt, ka meteocentrā visi tagad stāv pie logu un skatās, kāds ir laiks, un termometrā pie loga skatās, kāds ir laiks. Tas process ir nedaudz savādāks. Tad, daži es teiktu, šie 3 rīki, šīs 3 sistēmas ir tās pašas nozīmīgākās, kas tiek izmantotas faktisko laikapstākļu noteikšanā, meteoroloģisko novērojumu stacijas. Latvijā mums pašlaik ir nedaudz vairāk nekā 30 meteoroloģiskās stacijas, kas ir izvietotas tā, lai viena stacija pārklātu aptuveni 2000 kvadrātkilometrus. Šie visi skaitļi tiek definēti pēc Pasaules meteoroloģijas organizācijas kritērijiem, ka meteoroloģisko novērojumu stacijas jāatrodas ir tādā attālumā, lai vismaz būtu viena stacija uz 2000 kvadrātkilometriem. Tad apakšā tur tā karte gan ir vizuāliem tādiem uzskatas materiālam, bet lai aptuveni varētu saprast, kur tad tās stacijas atrodas, izvietots vienmērīgi par visu Latviju, un tās nepārtraukti meteoroloģijas dienestam piesūta informāciju par faktiski visiem atmosfēras parametriem. Gaisa temperatūra, nokrišņu daudzums, relatīvais mitrums, vēja ātrums, virziens, atmosfēras spiediens, visi dati un vēl vairāki desmiti specifisku datu pienāk meteocentram nepārtrauktā režīmā. Un pēc tam šie ir tikai Latvijas dati, bet šādas meteoroloģisko novērojumu stacijas ir visā pasaulē. Katrā valstī ir šīs stacijas, un tad šis globālais tīkls ir arī tas, kas pēc tam, tā teikt, ražo datus skaitliskiem modeļiem, par ko mēs runāsim vēlāk. Nākamais rīks ir meteoroloģiskais radars. Mums Latvijā šāds radars ir viens, atrodas netālu no lidostas Rīga, un būtībā radara princips ir tāds, ka radars skenē atmosfēru ar radioviļņiem. Mūsu gadījumā tā ir vienas polaritātes radioviļņa, līdz ar to mūsu gadījumā ir iespējams noteikt tikai nokrišņu esamību, izvietojumu un stiprumu, bet advancētākos radaros, jaunākas paaudzes radaros, kāda ir Lietuvā un Igaunijā, kur šie radari ir 2, jo ar vienu radaru, diemžēl, nepietiek pietiekami. Nav pietiekami Latvijas teritorijā galējie Latgales austrumi, tur paliek aiz robežas, radars vairs nesaskat tik labi, bet tā būtība ir tāda, ka mūsu radaram ir viena polarizācija, līdz ar to šīs polarizācijas nozīmē to, ka viena polarizācija saskata tikai nokrišņus kā tādus, visus hidrometeorus, kas ir atmosfērā, un to intensitāti, cik tad daudz enerģijas tie atstaro. Un pēc tam dati tiek vizualizētas kartes, tur nokrišņu skala ir blakus, jūs varat salīdzināt, cik stipri nokrišņi to kustību, bet ja ir duāls polarizācijas radars, tas nozīmē, ka radara signāls tiek sūtīts 2 plaknēs, un līdz ar to ir iespējams noteikt ne tikai hidrometeoru esamību pēc būtības eksistences, bet arī hidrometeoru izmēru un fizikālās īpašības. Piemēram, izmēru, cietības pakāpi, tas viss ir nosakāms, un, protams, tā ir tāda ļoti specifiska un ļoti varbūt tāda vēlama tehnoloģija, ko es ļoti ceru drīz arī Latvijā ieviesīs, jo tas tiešām būtiski uzlabo prognožu kvalitāti, lai gan radars vairāk tomēr novēro faktisko situāciju, tomēr radara dati ir viens no avotiem, kas ļauj secināt par situācijas attīstību atmosfērā arī tuvākajās stundās, bet ne vairāku dienu laikā. Un tad arī meteoroloģiskais satelīts. Meteoroloģiskais satelīts mūsu meteoroloģiskais satelīts, kas pārklāja Eiropu, ģeostacionāro satelītu pārvalda Eiropas meteoroloģisko satelītu organizācija. Pagājušā gada decembrī tika palaists jaunās 3. paaudzes satelīts, un kuru katru brīdi jau jāsāk pienākt operatīviem datiem no tām. Tagad tas vēl ir kalibrācijas režīmā, dati tiek kalibrēti, bet tas tiešām ir gaidīts notikums, jo šīs jaunās paaudzes satelīts būtiski uzlabos prognožu kvalitāti, jo varat redzēt šī kartē, kur ir redzami mākoņi, būtībā pirmkārt dubultosies šī attēla datu kvalitāte, līdz ar to mums būs iespējams precīzāk noteikt šīs mākoņu klātās teritorijas, un uzlabosies arī biežums, cik ilgā laikā, ar cik lielu atjaunošanas intervālu tad notiek dati, pašlaik tie reiz 15 minūtēs, ar jauno paudzi tas būs reiz 10 minūtēs. Un kas vēl šķita interesanti,
ir tas, cik dažādi mēs varam veikt novērojumus. Tie nav tikai tādi vienvirzieni novērojumi, vienpusīgi novērojumi tepat uz zemes. Šie novērojumi varijē no faktiski meteoroloģiskajām novērojuma stacijām, kas atkarībā no vietas, kur jūs esat, var atrasties tepat kilometru attālumā, bet ne vairāk kā 45 kilometru attālumā. Tad meteoroloģiskais radars, kas aptver apmēram 250-300 kilometru teritoriju, un tad satelīts par polāru orbitāliem satelītiem, kas mums arī šeit kas ir, bet tie datus piesūta vēl retāk, tikai pāris reizes dienā. Tie atrodas 800 km augstumā, bet, piemēram, ģeostacionārie satelīti 36,000 km augstumā. Tad varat iedomāties, cik liela ir tā amplitūda, kādā tiek veikti, cik lielā attālumā tiek veikti šie novērojumi, un tas varbūt ir arī viens no iemesliem, kādēļ datu daudzums ir tik liels, jo dati ir, tie pienāk no visurienes, var teikt. Tad vēl nedaudz izpratni par faktisko. Šeit es pieminēju tikai tos 3 galvenos avotus, ja tā teikt, tā arī varētu teikt avotus, tā nedaudz pārlic pāri, bet patiesībā eksistē vēl vairāk avotu. Tātad būtībā meteoroloģiskās radiozondes, un mums Latvijā meteoroloģiskās radiozondes tiek palaistas no skrīveriem pāra datumos, tātad šodien, mums ir 6. septembris, šodien tad arī tika palaista radiozonda, un tā to dara vienā laikā, 12 pēc universāla koordinētā laika, tātad plus 3 stundas, tas ir 15:00 pēc Latvijas laika, un to dara arī visu valstu meteodienesti, vismaz reizi pāris dienās šī meteozonda tiek palaista, un ko tā dara? Ceļoties, faktiski pati zonda ir tāda neliela kastīte, kurā ir iekšā visi sensori. Tā tiek piestiprināta pie pie tāda specializēta balona, kas šo zondi paceļ augstāk atmosfērā līdz pat apmēram 20-24 km augstumam, un visas šīs augšupceļa laikā tiek reģistrēti dati gan par gaisa temperatūru, mitrumu, vēja virzienu, un pēc tam šie dati tiek salikti kopā vienā grafikā. Šeit prezentācijā neiekļauj, bet šie dati tiek salikti vertikālā atmosfēras šķērsgriezuma profilā, un līdz ar to mēs varam iegūt izpratni ne tikai par vienu slāni, piemēram, kā meteoroloģiskās stacijas nosaka tikai to, kas notiek piezemē, radars to, kas notiek piezemē līdz dažu kilometru augstumam, satelīts, kas notiek visas atmosfēras augstumā, tad radiozona tieši precīzi redz tās temperatūras izmaiņas, šīs temperatūras vēja izmaiņas, kas ir ļoti nozīmīgi, un pēc tam mēs arī pievērsīšos vēlreiz. Un zibens izlāžu sensori, bet tie šoreiz nav tik aktuāli, jo tie neietekmē astronomijas novērojumus tik daudz. Vismaz tie nepalīdz prognozēt astronomisko novērojumu un debesu dzidrības kvalitāti. Un tad mēs jau esam nonākuši pie skaitlisko modeļu prognozēm. Pie šī temata gan būs nedaudz ilgāks laiks jāpavada, jo tas viss apakštemats pēc būtības sarežģītāks, kā arī bilde varbūt liecina. Tātad šo, ko jūs redzat bildē, šis ir Eiropas vidēja mēroga termiņa prognožu centra, mūsu Eiropas skaitliskā modeļa prognožu superdators, ja tā drīkst teikt. Būtībā tas īsti ar ko neatšķirās varbūt no datoriem, kas ir mūsu mājās, tikai tā būtība ir tāda, ka, ja mūsu mājās datori ir paredzēti, lai mēs apskatītos kaut ko internetā, varbūt kaut kādas darbības darītu, vizuālus datus apskatītos, tad šie vairāk kā tādi serveri, un nevis viens dators, bet desmitiem, es pat gribētu teikt 100 šo šūnu, kas ir iekšā šajā datorā. Un faktiski šie visi individuāli datori pēc tā strādā kā viens dators, kas arī ir šis skaitliskais modelis. Un iepriekš jau runājām, ka ir šie novērojumi dati, jeb faktiski dati par to, kāda ir faktiskā situācija, un visi dati par faktisko situāciju tad tiek baroti šī skaitliskajā modelī. Jo princips ir tāds, lai mēs varētu prognozēt kaut ko uz nākotnē, mums ir jāzina, kas notiek pašlaik. Ja mēs nezināsim, kas notiek pašlaik, vai arī mēs slikti zināsim, kas notiek pašlaik, arī prognozes būs neprecīzas. Un tieši tāpēc ir svarīgi palielināt šo novērojumu staciju skaitu, meteoroloģisko radaru kvalitāti, un šī Latvijas gadījumā tiešām tas jau tūdaļ arī notiks, vismaz pēc man pieejamās informācijas, un arī satelīta datus. Faktiski visas nozares, kas novēro datus, ir jāuzlabo, jo mēs iegūsim labākus datus par faktisko informāciju, jo vairāk un precīzākus datus mēs spēsim barot šim skaitliskajam modelim, un jo modelim būs tā teikt vairāk darba, ar ko strādāt, un vairāk
vairāk datu, ko prognozēt, un tas arī palielina to iespēju. Faktiski tieši pretēji samazina kļūdas šo teikt amplitūdu, faktiski tā teikt līdz minimumam. Un kāpēc ir tik daudz modeļu? Droši vien esat dzirdējuši, ka tur, ziņās vismaz reiz esat dzirdējuši, kad ir GFS modelis, Eiropas modelis, kaut kur jau to droši vien jūs esat dzirdējuši, bet kādēļ ir jābūt GFS, Eiropas modelim, Vācu modelim, Somijas modelim, kādēļ nevarētu būt tāds viens precīzs modelis? Tas izskaidrojums ir tāds, ka faktiski, tā teikt, ir sadalīts pašlaik divās daļās. Šie divi galvenie modeļi ir globālie modeļi, kas aprēķina skaitliskie prognožu modeļi, kas aprēķina prognozes visai pasaulē vienlīdz labi, un tad ir reģionālie modeļi, kas aprēķina prognozes tikai noteiktam definētam reģionam. Un, piemēram, GFS modelis, Eiropas modelis un Vācu modelis, visi šie trīs modeļi aprēķina prognozes globāli, bet ar zemu izšķirtspēju. Lielākajā daļā gadījumu izšķirtspēja nav lielāka par 7-10 kilometriem šāds kvadrātiņš. Par tiem kvadrātiņiem mēs parunāsim. Un līdz ar to šeit arī sāks kļūda, jo tiklīdz ir šī zemā kvalitāte, tas rada neprecīzas prognozes. Un tieši tāpēc vairāku valstu meteoroloģiskie dienesti veido paši savus lokāla mēroga modeļus. Piemēram, jūs varat redzēt, šeit populārākais mūsu reģionam ir Hirlam modelis. Tad, jūs varat redzēt arī no angļu valodas augstas izšķirtspējas limitēta reģiona modelis. Ir arī citi modeļi, pieņemsim Arome modelis, kas ir vairāk Francijas meteordienesta izstrādāts, un HRR, kas ir Amerikas meteordienesta izstrādāts modelis, un katrs savai valstī ir izstrādājis šādu modeli. Protams, šīs valstis tur arī pārklājās, pieņemsim Hirlam modelis, ko izstrādāja Somijas meteordienesta, pārklāja gandrīz visu Ziemeļa Eiropu, un no tā mēs varam gūt labumu. Jo, piemēram, Hirlam modelim šī horizontālā plaknes izšķirtspēja ir 2,5 kilometri. Tas ir ļoti daudz, tas ir vairāk nekā 4 reizes vairāk nekā Eiropas modelim, un tas nozīmē, ka Hirlam modelis ļoti labi spēj saskatīt šos ļoti mezoskālos veidojumus, jeb ļoti neliela mēroga veidojumus, pieņemsim migla, kas veidojas kaut vai zemgales līdzenuma ietekmē. Eiropas modelim būs grūtības saskatīt šādus izmaiņas, lokālas izmaiņas, vai arī negaisa, kas izrodas vasarā, dažkārt var būt pat pilsētas tik lielumā, dažu kilometru diametrā, dažu kilometru izmērā, un šādus negaisus neviens no šiem globālajiem modeļiem nevarēs pamanīt. Tie redz lielas, plašas negaisa sistēmas, bet izveidojas kāds lokāls negaisa mākonis un sāk pilsētā gāzt lietas ar krusu un pērkonu, tad, protams, kad sāksies pārmetumi, jo globālie modeļi to neredzēja, un, diemžēl, arī jāsaka, ka šie globālie modeļi ir arī tie, ko izmanto visas mājas lapas, telefona aplikācijas, vienkārši tāpēc, jo to dati ir pieejami datorlasāmā formātā, brīvpiekļuvē, bet šie reģionālajie modeļi ir vairāk tāds slēgta koda modeļi, un dati nav pieejami līdz ar to. Pieņemsim, Hirlam modeli ļoti šaubos, ka kāds aplikācijas izstrādātājs izmantos, jo šī modeļa dati ir pieejami tikai Ziemeļa Eiropai. Un, ja ir kāds izstrādātājs no Amerikas, šaubos, ka viņam būs liela interese izstrādāt datus tieši ar šo modeli. Un tad, kā tad atšķirt šie modeļi? Nedaudz jau arī pieminēju par to izšķirtspēju, bet šeit tad mēs nedaudz vairāk pievērsīsimies tam, kā tas strādā. Tad šeit jūs varat redzēt, šis nav reāls režģis modeļi, šis ir vienkārši kā tāds uztvers materiāls laptoņi, jūs varētu redzēt. Tātad GFS modelis. Horizontālā izšķirtspēja, šo te kvadrātu, ja pikseļu izšķirtspēja 28 km. 28 reiz 28 km. Ja jūs varat redzēt, tur tanī kartē, jūs varat redzēt, ka šajā vienā kvadrātā nereti ietilpst pat vairākas pilsētas, pat vesels novads dažos gadījumos. Un ko tas nozīmē? Ja kaut kas notiks šī vienā kvadrātiņā, ko modelis nepamanīs, pieņemsim, kā jau es minēju, negaisa, tas to neatainos prognozē. Šī izšķirtspēja vienkārši fiziski ir par zemu modelim, tas nevar saskatīt tik zemas izšķirtspējas lietas, nevis zemes izšķirtspējas lietas, bet lokālas lietas, un līdz ar to prognozē telefona aplikācija uzrādīsies, ka lietas nav gaidāmas, bet realitātē
tur nokrišņi ir iespējami, un es nerunāju šobrīd tikai par lietu vai negaisu, es runāju par faktiski visu, par mākoņu segu, par vēja brāzmām, šo visu aprēķināšanu ir režģiju, un tik līdz izšķirtspēja ir par zemu, nu tā mēs faktiski varam iegūt tikai aptuvenu, ļoti aptuvenu priekšstatu par to, kāda būs situācija. Par temperatūrām lielākajā daļā gadījumu vēl ir tīri normāli šie dati, jo temperatūras tik krasi nevarie šo 28 km robežās, kaut gan ir gadījumi, ka tā arī notiek, bet šie gadījumi ir retāk, salīdzinoši retāk. Piemēram, kā šodien, lielākajā daļā valsts ir 18-21 grāds, līdz ar to šim modelim īsti nebūs problēmu. Šis temperatūras izvietojums būs ļoti līdzīgs, un līdz ar to prognozes kļūda būs maza, bet tik līdz sāks iet runa par varbūt kādu inversiju vai negaisiem, kas ļoti lokāli atdzesē rada šos augstos gaisa baseinus. Tur sāksies problēmas. Eiropas modelis jau ir krietni augstāk izšķirtspēju, atvainojos, ja tur varbūt nav vairs redzama Latvija, īsti nebija padomājis šo režģi veidojot, bet tad faktiski Eiropas modelim šī izšķirtspēja jau dubultojas, pat vairāk nekā dubultojas, un pat trīskāršojas, es gribētu teikt, jā, un ir jau 9 kilometri. Un šim modelim jau ir krietni lielāka iespēja, ka kādā no šiem pikseļiem patiešām arī šis negaisa mākonis trāpīs un būs tik ievērības cienīgs, lai prognoze arī to atainotu, jo tur ir vesela sistēma, kā tas notiek, piemēram, ja negaisa mākonis izveidojas, tam ir jāpārklāj, jeb respektīvi pārliecībai par to, ka tur būs negaisa mākonis, ir jābūt vismaz 51%, bet par to mēs pievērsīsimies arī nedaudz vēlāk, kad runāsim par šo nokrišņu iespējamību. Ne tikai nokrišņu iespējamību, vienkārši nokrišņu iespējamība būs kā tāds piemērs. Un tad Hirlam modelis, par ko es minēju, izšķirtspēja 2,5 km horizontālā, šeit ir izcili. Mēs varam redzēt, katrai pilsēta gandrīz ir savs piksels, Rīgā pat 4 pikseli, jo Rīga, protams, ir liela. Un līdz ar to Hirlam modelim nebūs problēma prognozēt negaisus. Negaisi parādīsies labi, bet, piemēram, Hirlam modelim tā problēma ir tāda, ka šim modelim ir raksturīgi bieži nedaudz pārspīlēt. It īpaši ar temperatūrām, tas rāda augstākas temperatūras nekā tām vajadzētu būt prognozēs. Ir arī citas, pieņemsim, nokrišņus un negaisus, dažkārt tas nepamana, bet tie jau ir, tās jau tā teikt ir īpatnības, paša modeļa īpatnības. Šeit vairs nav runa par izšķirtspēju un pieejamo faktisko datu kvalitāti, tur jau ir runa par pašu modeļa prognozes, kā teikt, kvalitāti un to pieredzi. Un tas arī ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, dažos gadījumos Eiropas modeli es izmantošu krietni biežāk, jo tam vienkārši ir labāks datu kvalitāte, tam ir, faktiski modeļa pamatā ir labāki aprēķini, nevis labāki aprēķini, bet labāka sistēma, pēc kā šīs prognozes tiek aprēķinātas, labākas instrukcijas, pēc kā aprēķināt prognozes, un tās instrukcijas gan būtu jāliek pēdiņās, jo nav tādu instrukciju, kā aprēķināt. Vienkārši ir formulas, kas tiek, tā teikt, modelim piešķirtas jau viņa dzimšanas laikā, un tad šis modelis saņemot datus, tas liek pretī formulas, un pēc tam ar šīm formulām mēģina skatīties, kā tad šie dati pēc tam tālāk varētu izskatīties nākotnē. Un tad varam arī pievērsties pie iespējamības, un šis ir tas brīdis, kurā es tiešām vēlos arī pievērst uzmanību. Tātad, lūk, pietuvināts Zemgala Rīgas apkārtne, un tātad šis GFS modelis. Paņēma par piemēru GFS modeli, jo, diemžēl, tam ir vissliktākā izšķirtspēja, un tas būs vislabākais piemērs, uz ko tā teikt demonstrēt to, kā tad tiek aprēķinātas šīs procentuālās iespējamības telefonā. Pieņemsim, jūs atverat telefonu, jūs redzat lietus mākonīti, un tur parādās 80% iespējamību uz lietu. Un, ja jūs domājat, tagad es domāju, vairums domās, tā tad ir ļoti gaidāms, lietas pavisam noteikti būs gaidāms. 80% tur vēl lietus, šī ikoniņa ir klāt, bet realitāte, diemžēl, ir savādāka. Šeit es stāstīšu konkrēti par to, kā tiek aprēķināts iespējamības, stāstīšu par to, kā to dara telefonu aplikācijas, par to, kā tas ir redzams šajās skaitlisko modeļu kartēs, kas pieejams internetā, pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet tātad, ko tas nozīmē? 90% iespējamību uz lietu. Šeit ir 2 scenāriji, un abos scenārijos var izrādīties, ka tieši jūs paliekat sausā, bez lietus. Jums pat var spīdēt saule. Tātad, ja jūs redzat, ka šodien lietus iespējamība ir 90%, šis ir vienkārši ekrāns šāviņš par piemēru. 90% iespējamība uz lietu. Jūs pavisam noteikti atceļat visas aktivitātes un neko neplānojat ārā darīt. Realitāte var izrādīties, kad modelim
modeļa ansambļa prognoze, un arī par to es stāstīšu plašāk, ja faktiski visu modeļu scenāriju, 90% no visu modeļu scenārijiem uzrāda, ka tikai 10% reģionā no šī kvadrātiņa līs lietus. Un, jo šis kvadrātiņš lielāks, jo lielāka iespējamība, kad jūs neatradīsieties šīs 10%. Nu, un tas ir viens no iespējamībām. Tagad varam iedomāties, iztēloties, ja mēs skatītos Hirlam modeli. Hirlam modelim būtu šie kvadrātiņi, nu, tur tiešām ļoti blīvā slānī. Un tad gan būtu ļoti liela iespējamība, ka tieši jums trāpīs lietas, jo šis kvadrātiņš tā jau ir maziņš, tas visticamāk būs tieši virs jums, un ja 10% no tā kvadrātiņa būs lietas, tad ir liela ticamība arī jums būs lietas. Es ceru, ka aptuveni ir gūts priekšstats par to, kā tas strādā, jo ir diezgan grūti izstāstīt tieši šādā formātā, tad man vajadzētu veidot tādu trīsdimensionālu grafiku, lai to apmēram parādītu. Taču tas var nozīmēt arī pretējo. 90% iespējamība uz lietu var nozīmēt, ka 90% reģionā ir iespējama uz lietu, bet lietus iespējamība ir tikai 10%. Un šādi tas varētu arī izskatīties, un arī šī gadījumā jūs varat lietu nedabūt, jo lietas iespējamība ir tikai 10%, bet šī iespējamība pastāvēja 90% reģionu. Es ceru, ka varbūt tagad ir aptuveni izpratne par to, kā tas strādā, bet tad vēlreiz, un šoreiz neskaidrojot, lai vienkārši tā ātri, tātad 90% nokrišņu iespējamība nozīmē vai nu to, ka 90% iespējamība pastāv ļoti mazā reģionā, vai arī pastāv ļoti zema iespējamība, kad nokrišņi būs plašā reģionā. Nu, to ir ļoti grūti saprast, un man arī pašam brīžiem ir grūti saprast, kādēļ tieši šī metode tiek izmantota, bet nu tāda šī metode ir, tā sevi ir pierādījusi, ja faktiski pretēji nepierādījusi jau vairākus gadus, nu, un tā tiek izmantota, tā ir efektīvākā metode, kā tas tiek darīts, un būs grūti pārliecināt vairumu aplikāciju izstrādātāju mainīt šo metodi, jo tas pieprasīt sarežģītu algoritmu, kas šīs nokrišņu iespējamības izstrādā. Nu, un tagad par šo modeļa ansambli. Kā tad šis procents tiek aprēķināts, bet tieši par šo pārliecību? Lūk, arī minēja, ka tātad 10% iespējamība, ka 90% reģionā līs. Un kā tad šīs pārliecība, faktiski šeit man šo 10% iespējamību vajadzēja pārsaukt par pārliecību, teiksim tā, 10% pārliecība, ka 90% reģionā līs. Un kā tad top šī pārliecība? Jo, lai taptu pārliecība, ir jābūt, tā teikt, vismaz vairākiem scenārijiem, un tad vienam no scenārijiem ir jābūt tam ticamākiem. Un tieši tā arī ir. Jebkuram modelim, vai tas ir GFS, vai Eiropas modelis, vai tas ir Vācijas vai Hirlam modelis, visiem pamatā balstās, ja faktiski tā kodolā ir ansamblis. To sauc par ansambli, jeb faktiski modelis šo vienu prognozi, pieņemsim tagad 6 GFS izstrādāja sāka skaitļot prognozi, bet tā nav tikai viena prognoze un viss. Tie ir, šī konkrētajā gadījumā 50 dažādas scenāriji, un kā top šie scenāriji, tiek nedaudz pamainītas sākuma vērtības. Pieņemsim, lūk, jūs sākumā varat redzēt, pašā sākumā tur viss ir vienkopus, visiem modeļiem, visiem scenārijiem ir vienprātīgi, bet tiek nedaudz pamainītas vērtības. Piemēram, tagad pašlaik Jāgavā ir plus 20,4 grādi. Tas tiek uzskatīts par faktisko situāciju, ticamāko scenāriju. Tur pēc tam tur var redzēt, tātad, lūk, jūs varat redzēt oper. Tas ir, tā teikt, operational, jeb, tā teikt, operatīvais scenārijs. Un pārējos šajos visos dalībniekos, to sauc par ansambļu dalībniekiem, lūk, jūs varat redzēt P06, P07, tie ir vienkārši identifikācijas kodi katram dalībniekam. Un katram šim dalībniekam tiek miniatūri pamainīta temperatūra. Ja tagad Jāgavā ir plus 20,1 grāds, tad varbūt šim P02 dalībniekam šī temperatūra, sākuma temperatūra tiks pamainīta līdz plus 20,12 grādiem. Un šādi nedaudz pamainot šīs vērtības uz vienu un otru pusi, parasti tas tiek darīts uz abām pusēm, lai būtu redzams, tā teikt, 25 šī gadījumā būtu siltāki nekā pašlaik tas ir, un 25 būtu vēsāki nekā tas pašlaik ir, jo arī datos var būt nelielas kļūmes. Tas arī nav izslēgts, jo ir vairāk lokāli faktori, kas to ietekmē. Un tad šie visi 50 dalībnieki sāk savu darbu, sāk rēķināt, un šeit jūs varat redzēt. Tātad
faktiski šī brīdī visi dalībnieki ir vienprātīgi. Tāda ir temperatūra, tur viņi atšķiras par grādu desmitdaļām, knapi pāris grādu desmitdaļām, un tas ir darīts ar nolūku. Bet kas notiek pēc 5 dienām? Pēc 5 dienām mēs varam redzēt, ka šī amplitūda, kādā jau varijē temperatūras, ir krietni lielāka, un šīs neskaidrības aug. Varat redzēt, ka, piemēram, 11. septembra vakarā šīs temperatūras varijē no plus 20 grādiem līdz knapi plus 15 grādiem. Tātad mums jau ir 5 grādu temperatūras atšķirība, kura rada jau, tā teikt, ja nebūtu šo ansambļu, būtu viena prognoze, un mēs nemaz nezinātu, ka eksistē tādas atšķirības. Pēc 10 dienām šī atšķirība jau ir vēl krietni lielāka. 16. septembra naktī šīs vērtības atšķirās no plus 15, plus 16 grādiem līdz pat plus 4 grādiem. Tātad mēs šeit jau runājam par ļoti siltu, pat netipiski siltu septembra nakti, vai arī nakti, kur zāles augstumā jau būtu lēnām jāsāk skatīties par salnām. Un tad visbeidzot pēc 15, 16 dienām, kas ir GFS modelim, Eiropas modelim 10 dienas uz priekšu, tiek aprēķināts prognozes, Vācu modelim 5 dienas un 7 dienas globālajam modelim, un Hirlam modelim tās ir 72 stundas priekš. Varat redzēt, ka pēc 16 dienām, tur gan jau vairs pārliecības nav nekādas. 21. septembra vakarā var būt tikpat labi plus 20 grādi, bet tikpat labi var būt plus 5 grādi. Jau šī amplitūda jau ir izvērtusies tik plaši, ka tādu kvalitatīvu prognozi sastādīt nevar. Un tieši šis ir iemesls, kādēļ, kad pajautā vai man, vai arī internetā jūs ierakstiet, kāds tad būs laiks septembra beigās vai kāds laiks būs ziemā. Padomājiet, ja jau pēc 16 dienām ir šāda atšķirība, faktiski par 10-15 grādiem. Padomājiet, cik milzīga atšķirība būs pēc 30 dienām, 60 dienām, un kur vēl decembrim, janvārim, kas ir vairāk mēneši, 90, 120 dienas. Tur tikpat labi varētu teikt, ka šī amplitūda ir no plus 15 līdz mīnus 35. Tas reāli ir. Un tieši tāpēc es arī pieturos pie tāda, sava, tā teikt, es nezinu, kā lai to nosauc, pie sava principa, kad es vairāk par 7 dienām uz priekšu detaļās īpaši neizplūstu. Protams, ja ir kaut kādas īpašas prognozes, kur tiešām ir vajadzīgs noteikti vismaz aptuveni, tad, protams, tur notiek jau analīze, bet tas ir padziļinātāk, un tas vairs neatiecas, tā teikt, uz astronomiskajā novērojumā, un tieši specifiku astronomiskajos novērojumos, jo temperatūra spēlē ļoti lielu lomu tajā. Tā. Virzoties tālāk, šeit mēs varam redzēt, kā ir izmainījusies prognoze, bet jau uz kartes, tā teikt. Šī prognoze 30. augustam man ļoti patika, jo tad bija gan spēcīgi negaisa, gan arī karstums bija vēl austrumos, un šeit paņēma Eiropas modeli. Šeit jūs varat redzēt kreisajā pusē 10 dienas līdz šim notikumam, 30. augusta pēcpusdienai. Modelis prognozēja, ka Latgalē gaisa temperatūra, 10-12 grādi dienas laikā. Lietus, drēgns, tāds pat rudenīgs laiks. Es jau zināju to, ka tā pavisam noteikti nebūs, pārliecība jau bija, bet, jo šī prognoze uzreiz, kā var pateikt to, ka prognoze nav ticama, tā lēkā no izlaiduma uz izlaidumu. Piemēram, tagad 6 uzrādīsies plus 12 grādi un 9 vakarā jau plus 20 grādi. Tātad modelim jau ir ļoti lielas neskaidrības par to, kas notiks, un šis gadījums bija līdzīgs. 5 dienas pirms modeļa prognozes jau nostabilizējās, šie ansambļa kļūda, to sauc par kļūdas amplitūdu, jau saruka, līdz ar to jau varēja izteikt pirmās prognozes par potenciālu siltumu, pat ļoti lielu siltumu un iespējams pat karstumu. Latgales pusē gaisa temperatūra jau prognozēs parādījās ap 24, 26 grādiem, un analizējot arī kartes, tas bija redzams, bet tas jau bija specifiski, un to pārsvarā neviens, tā teikt, cilvēks, tā teikt, no sabiedrības, kas neinteresējas par meteoroloģiju, nedara. Un tad vienu dienu pirms jau bija skaidrs norādes, kļūda jau bija samazinājusies līdz dažiem grādiem, un jau bija skaidrs redzams, ka temperatūra būs visnotaļ 30-31 grāds, un pēdējā kartē realitāte, kas gan ir no prognožu modeļa, bet par to neiedziļināsimies, jo kartogrāfiski tas ir labi redzams, un varat redzēt, ka prognoze piepildījās 28, 30, pat varbūt nedaudz vairāk grādi. Un šeit arī jūs varat redzēt, es nedaudz uzliku šī paša modeļa un šo pašu izlaidumu ansambļa maksimālās un minimālās vērtības. Varat redzēt, ka 10 dienas pirms jau bija prognozes par to, ka būs karstums, bet vienkārši neskaidrība bija liela, jo maksimālās temperatūras bija
ap plus 28, plus 30 grādiem prognozēs, un minimālās ap plus 10, plus 12. Tad 5 dienas pirms joprojām vēl bija liels neskaidrības, un šis gadījums arī būs kā tāds viens gadījums, kad palika diezgan liela neskaidrība līdz pēdējai brīdī. Kaut gan ēdļu seminārs šogad bija vēl lielāka neskaidrība, un par to mēs parunāsim. Tur bija vēl lielākas galvas sāpes gan man, kā oficiāliem semināru meteorologiem, gan arī droši vien skaitliskiem modeļiem to visu rēķinot. Un varat redzēt, ka būtībā tā ticamība sāka parādīties tikai 3-2 dienas pirms prognozes, kad visi no ansambļa dalībniekiem jau piekrita, ka temperatūra būs vismaz 25 grādi, ja ne vairāk. Un šī kļūda mazinājās. Būtībā ar ko es ar to gribēju teikt, ka, lūk, es redzēju tā amplitūda, kļūdas amplitūda mazinājās, ja 10 dienas pirms tur varēja no plus 33 līdz plus 13, tātad 20 grādu atšķirība. Pēc tam jau mēs varam redzēt, ka jau bija tā ap 16, 18 grādiem sliktākajā scenārijā, labākajā plus 30, un tad beigās jau tā ap 25, 30, bet vienalga tas ir diezgan daudz. Un tad gala produkts, kad faktiskie dati ir ievākti, skaitliskie modeļi ir šos faktiskos datus asimilējuši vienā kopīgā tādā kamolā. Šiem faktiskiem datiem arī pielikuši klāt formulas, ar kuru palīdzību faktiskā situācija tiek izrēķināta, kā tā attīstīsies nākamajā tuvākajā laikā, kas var variēt arī no stundām, dienām, pat nedēļām. Un tad topa gala produkts. Par to sinoptiķa darbu es šoreiz nedaudz izlaidu, jo es jau biju pastāstījis, kā tas viss tiek darīts. Es to pastāstīju mutiski, jo sinoptiķa darbs būtībā ir tieši tās pats datu analīze, bet tur nav tikai modeļu datu analīze. Un ja es vēl iekļautu sinoptiķa darbu, tad, diemžēl šī prezentācija ieilgtu 2-3 stundas. Būtībā es jau tā teikt mutiski pastāstīju par to, ko sinoptiķis dara, vismaz nosacītā līmenī, bet tur vēl ir ļoti daudz, ko es nepastāstīju. Tad gala produkts ir gatava prognoze. Mēs varam ieiet Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, kur es arī iesaku iet, lai iegūtu, tā teikt, pārskatītāko un uzticamāko informāciju. Pēc savas pieredzes var teikt, ka šī prognoža attaisnošanās Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centram vismaz par mākoņu daudzumu, ko es izmantoju astronomisko novērojumu veikšanai, Meteocentra mājaslapā ir visaugstākā no visiem, jo tur šis modelis neizceļ tādus atsevišķus ekstrēmus scenārijus. Tur ir tāds vidējots viens scenārijs, ko ir viegli uztvert arī cilvēkiem, kas varbūt īpaši neinteresējas par meteoroloģiju. Un tad arī apakšējais šis no Google izvilkts tāds, ierakstot laika prognozi Jelgavai, bet šeit gan man vēl būs komentāri par to Googles prognozi. Un tad vēl nedaudz arī par izpratni. Ļoti daudz cilvēku ieiet, piemēram, Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, apskatās konkrēti tieši kādu no šīm ikoniņām. Pieņemsim, es atkal ņemšu par piemēru Jelgavu. Tur ir mākonīts un saulīte, lietus it kā nav, un uztver to šausmīgi burtiski. Ja redz, kad ir mākonis un saulīte, viss vairs neskatās, pat neieslēdz šo nokrišņu datu slāni, kas parāda viennozīmīgi to, ka Jelgavas tuvumā un pat pašā Jelgavā varētu būt nokrišņi. Ļoti koncentrējas uz ikonām, nolasa faktiski plus 20 grādi, 0 mm, viss. Tātad es gatavojos labai dienai. Bet nemaz nemēģinu iedziļināties tajā, kāda ir prognoze. Un šeit, protams, es nesaku, ka tagad katram cilvēkam vajadzētu sākt izglītoties meteoroloģijā un sākt pētīt kartes, bet vismaz tādā vispārīgā līmenī. Piemēram, Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā es šo ņemu par piemēru, tāpēc, jo Meteocentra mājaslapa ir pieejama mums visplašāk, un es domāju, ka vislielākais cilvēku skaits no jums arī tur kaut reizi ir ieskatījies. Un aicinu aiziet uz karti, kaut vai tagad jūs varat sekot līdzi manām darbībām, aiziet uz Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, nospiest uz prognozes un brīdinājumu sadaļas un meteoroloģiskā karte, prognožu karte. Tad atveroties šai kartei no sākuma jums būs vienkārši redzamas šīs ikoniņas, bet augšējā stūrī aicinu atvērt šo slāņu sadaļu un tomēr ieķeksēt nokrišņi vai mākoņi. Šī gadījumā es vienkārši ņemu nokrišņus, jo par nokrišņiem ir vieglāk pastāstīt, bet tas pat attiecās uz visiem parametriem. Un, piemēram, šis ir par piemēru ņemts. Es varbūt varu palielināt, es varu palielināt prezentāciju. Tiesa gan var viss ekrānā neietilpt, bet lūk, šis ir viens no piemēriem. Tātad
Šis ir ņemts no 19. jūnija, šī nav aktuāla prognoze, bet tiklīdz jūs atverat šo nokrišņu slāni, jums parādās Eiropas modeļa prognoze. Un šeit jūs varat redzēt, kad, piemēram, ja jūs skatītos tikai ikonas, un ja jūs dzīvot Jelgavā, jūs būtu sarūktināti, jo 19. jūnijā 8. vakarā jūs redzētu tik vien kā vienkārši saulīti un mākonīšus. Realitāte, ja jūs ieslēdzat nokrišņu datu slāni, jūs varat redzēt, ka viss cauri Jelgavas apkārtnē, Jelgavas Dobeles tukuma apkārtnē staigās lietus un negaisa mākoņi. Un realitāte Jelgavā tiešām 8. arī gāza lietus un bija pērkons. Un ko es ar to gribēju teikt? Šeit atkal dominē šie kvadrātiņi. Tātad šī kvadrātiņā, kas atbildēja par Jelgavu, modelis nesaskatīja nokrišņus. Tas ielika to, ka nokrišņu iespējamība, tas tā teikt aprēķināja to, ka nokrišņu iespējamība ir pārāk maza, lai par to liktu lietus ikoniņu, un līdz ar to prognozē parādās mākonis un saulīte. Bet, ja jūs vienkārši ar vienu spogas klikšķi nospiestu nokrišņi, ja jūs apskatītos nokrišņu karti, jūs redzētu to, ka Jelgavas tūmā staigās nokrišņi, un kad visnotaļ nebūs saulains un mierīgs vakars ar pāris skaistiem mākonīšiem. Un šeit arī veidojas tā izpratne, kad nevajadzētu koncentrēties uz vienu vietu, nevajadzētu tā teikt abstrahēties tikai ar vienu konkrētu jūsu vietu, jo laikapstākļus Jelgavā neietekmē tikai Jelgava. Laikapstākļus Jelgavā ietekmē Iecava, Eleja, Kalnciems, visas mums apkārtnē esošās vietas. Līdz ar to, ja jūs redzat, ka nokrišņi apkārtnē ir un ka modelim ir aizdomas par to, kad arī Jelgavas tūmā varētu staigāt nokrišņu mākoņi, tomēr paši jūs varat veikt, un šī gadījumā jūs paši esat kā modelis, kā sinoptiķis, jūs analizējat to, tātad jā, nokrišņi ap Jelgavu staigās, labi, tātad vajadzētu pievērst tam uzmanību. Un tas ir vissiltākais ieteikums no manis to darīt, jo tādā gadījumā jūs nebūsiet vīlušies, jūs redzēsiet, ka nokrišņi pa Jelgavu būs, jūs būsiet gatavi, jo nevienmēr var paļauties uz skaitlisko modeli. Skaitliskais modelis nevienmēr to precīzi parādīs, nevienmēr tas iezīmēs tās šīs teritorijas, un ja tas ir tik vienkārši kā viena spogas attālumā, viena klikšķa attālumā parādīt šo nokrišņu karti, jūs varat pie reizes iejusties par sinoptiķu un arī redzēt šo prognozi. Šis gan attiecās ne tikai uz nokrišņiem, jūs varat atķeksēt arī mākoņi šo slāni, un jums parādīsies mākoņu biezuma, ja tā teikt procentuālā mākoņu daudzuma debesīs procentuālais rādītājs. Un arī tur jūs varēsiet redzēt, piemēram, to pašu piemēru varu teikt, labi, par to pataupīsim ērgas semināra gadījumam, jo to es gribēšu pastāstīt sīkāk. Tad tā. Un tagad mēs arī pievēršamies pie tā, kas tad notika Andrupenē. Kādēļ vēl laika prognozē, vēl laikraksta izdevumā, vēl 12 stundas pirms paša notikuma bija pesimistiska prognoze, kas lika domāt, ka būs mākoņains, ka izredzes nebūs. Un šeit jūs varat redzēt arī Latvijas ideoloģijas metroloģijas centra prognozi, kad Andrupene 100% apmācies. Es jau pat pietuvināšu, lai jūs tiešām redzat, bet šeit es uzreiz gribu pievērst uzmanību, kādēļ jums jābūt izpratnē par to, ko es tikko stāstīju. Jo, ja jūs apskatītos, jūs varat redzēt, ka, piemēram, Daugavpilī mākoņu daudzums 37% debesīs tika prognozēts. Tātad tā nav vienprātīga prognoze, ka visa apkārtnē būs pilnībā apmācies. Jūs bijāt uz robežas ap to vietu, kad varētu skaidroties. Bet tad šeit arī mākoņu daudzuma prognoze no visiem vadošiem modeļiem. Tātad, tur būs grūti saskatīt, es pievilkšu klāt katru modeli individuāli, lai jūs varat apskatīties. Tātad, GFS modelis prognozē, kad Andrupenes pusē mākoņu daudzums 90%. Jā, tā tad viss. Bet tādā pašā laikā jūs varat redzēt, ka šeit Dagdā, Aglona, Spreiļu, Viļānu pusē mākoņu gan arī nebūs. Tā būs tāda ļoti asa mākoņu līnija, kas faktiski būs 10 km uz austrumiem pilnībā apmācies un 10 km uz rietumiem ir skaidrs. Eiropas modelis nedaudz optimistiskāks. Swiss HD modelis, kas ir arī Šveices modelis, pilnīgi pesimistisks šajā jautājumā, pat visā Latgalē. Un arī Hirlam modelis no Somijas, ļoti pesimistisks uzrādīja prognozes. Un tad jūs jau uzreiz jautāsiet, kādēļ tad es, analizējot visu šīs prognožu datus, nepieminēju pat iespējamību, ka varētu skaidroties. Lielākoties tāpēc, jo šīs iespējamības arī nebija. Visi skaitliskie modeļi uzrādīja lielu mākoņu daudzumu, un šeit mēs atkal atgriežamies pie šīs skaitliskā modeļa izšķirtspējas. Un lūk ir realitāte. Šeit gan nav tieši Andrupene iezīmēt, bet šie baltie ir mākoņi,
un šis zaļganais ir tur, kur mākoņi nav. Bet tā kā šim ģeostacionāram satelītam ir neliela paralakse, nu, būtībā tas nozīmē, ka mākoņi ir nedaudz tā teikt, izkropļoti zemes izliekuma dēļ un tās vizualizācijas dēļ. Līdz ar to, nu, Andrupenē laiks bija skaidrs, un izlasot to, kad, nu, tieši šajā astrogrupā, kad visi izbauda novērojums, nu, man jau sāka mākt nelielas bažas, kas nav tā. Un pašam arī vērojot Persīdas, pēc tam tās visu laiku iekšā, nu, bija tāda sajūta, nu, kādēļ prognoze neizdevās, kādēļ tā neizdevās. Nu, tā ir, diemžēl, nu, tur neko nevar darīt. Realitātē 0 līdz 10% mākoņi. Ja fotografējāt un vērsāt kameru uz austrumu pusi, droši vien redzējāt tādu mākoņu slāni, kas bija pamalē, to noteikti vajadzēja redzēt, bet nu, lielākā debesu daļa bija skaidra. Un šeit pietrūka skaitliskā modeļa izšķirtspējas, kas būtu ļāvuši saskatīt šādus, nu, pavisam lokālus veidojumus, kas ļāva debesīm mākoņiem izklīst, un tieši Andrupenē debesis noturēja skaidrs visu nakti, līdz pat rīta pusē, šķiet, un rīta pusē tur laikam mākoņi nedaudz parādījās. Nu, un tad tagad es skatos, ka laiks jau diezgan ātri skrien, būs nedaudz jāsāk steigties. Nedaudz sāksim runāt par to, kāpēc zvaigznes mirgo. Šeit gan nedaudz jau mēs aizvirzamies no meteoroloģijas projām, šeit jau vairāk par fizikālajiem procesiem, bet tātad būtībā, protams, ka tā ir refrakcija, kas notiek gaismai laužoties un laužoties atmosfērā, bet kas ietekmē to, kāpēc vienu nakti izejot šķiet, ka zvaigznes ir šķietam mierīgas, bet citu nakti tās būtībā mirgo dažādās krāsās, un tad tie 3 galvenie, bet ne visi faktori, kas to ietekmē, ir mitrums, temperatūra un atmosfēras spiediens. Un būtība arī kā tāda, ka jo zemāk objekts atradīsies pie horizonta, jo vairāk tas mirgos un būs izkropļots. Un jo augstāk pie zenīta tas atradīsies, jo tas būs dzidrāks, mazāk mirgos, jo tīri vienkārši, jo jūs skatāties augstāk debesīs, jo jūs skatāties cauri plānākam atmosfēras slānim. Ja jūs, piemēram, skatāties dažus grādus virs horizonta, jūs skatāties caur biezam atmosfēras slānim, un tas nozīmē ar vien biezākam mitruma un visādu citu traucēkļu, sauksim tos par traucēkļiem, kas neļauj mums novērot šo objektu labi. Tāpēc arī domāju, ka tie, kas nodarbojas ar astrofotogrāfiju, zina, ka īpaši labi, īpaši, piemēram, tādus objektus kā Orions, Andromeda, nebūtu labi fotografēt, ja tie ir ļoti zem pie horizonta. Īpaši pilsētās tas vēl tiek aizsegts koki, ēkas aizsegts to, bet arī tādēļ, jo objekts tiek izkropļots, tas atstarojas pilsētas gaismas arvien vairāk, un jūs skatāties caur biezākai atmosfērai. Bet tad tiek nodalīti 2 galvenie parametri – redzamība un caurredzamība. Un tad varētu atkal sākties šī nesaprašanās un apmulšana, bet mēģināšu tātad ievirzīt. Tātad redzamību ietekmē temperatūra un mitrums, jo augstāka temperatūra, jo siltāks gaiss sevī spēj noturēt vairāk mitruma. Tas būs ar mitrumu piesātinātāks, un jo gaiss ir siltāks, ar mitrumu piesātinātāks, un tas rezultēs objektu dzidrībā un kontrastā. Tātad šī temperatūra un mitrums. Jo zemāka temperatūra un mitrums, faktiski, jo zemāka temperatūra, jo arī zemāks būs mitrums, jo zemāks temperatūras nespēj sevī saturēt tik daudz mitrumu, un tad objekti būs dzidrāki, kontrastēnāki debesīs, pilsētas, piemēram, pilsētas gaismas neatstarošies šī plānajā mitruma slānītī, un lai arī jūs joprojām redzēsiet zvaigznes, tomēr, ja būs ļoti liels mitrums, tas veidos tādu, ārkārtīgi plānu slānīti, un pilsētā šajā slānī ļoti spilgti izgaismosies gaismas piesārņojums. Laternas, vispārējais, kas rada šo gaismas piesārņojumu, tas viss šajā plānajā mitruma slānītī atstarosies. Savukārt, caurredzamību lielākoties ietekmē fizioģeogrāfiskais stāvoklis. Ja jūs atradīsieties plakanā, salīdzinoši lēzenā tādā reljefā, piemēram, Zemgales līdzenumā, jūs diezgan reti, kad saskarsieties ar šo objektu mirgošanu, jeb zvaigžņu intensīvu mirgošanu. Protams, arī Zemgalē zvaigznes ir bieži vien, kad mirgo intensīvi, jo ne tikai fizioģeogrāfiskais stāvoklis to nosaka. Šos abus parametrus, tā ir mijiedarbība, bet vienkārši izšķir redzamību, kas ir kopējā redzamība, cik daudz un cik labi var redzēt debesis, un caurredzamība,
es gan būtu līdz otrādāk, jo caurredzamība ir tas, cik tu labi vari caurredzēt šim mitruma slānim, un redzamība ir tas, cik tad daudz objekts mirgo. Un, ja jūs atrodaties, tādā kalnainā, tā teikt, reliefa dinamiskākā vietā, tad deformētas gaisa plūsmas radīs šīs perturbācijas augstākā atmosfērā, kas savukārt radīs šo zvaigžņu mirgošanu. Vēji mainīsies temperatūras, šīs atšķirības ir miniatūras, nav jau tā, ka temperatūrai jāsvārstās par 10-20 grādiem. Tas var būt grāda simtdaļas, kas svārstās, bet šīs svārstības un vēja deformācija, vēja inducētā perturbācija augstākā atmosfērā rada šo te objektu mirgošanu. Un šeit vienkārši ilustratīvs attēls objekta dzidrībai, kāds objekts izskatās, šis tieši sietiņa, putekļu mākoņi, kā izskatās dienā, kad debesis ir ar mitrumu piesātināts, laiks ir silts, un kā izskatās, kad debesis ir, dzidras, tās ir vēss, sauss laiks. Tur gan man ir liela aizdoma ir veikt arī Photoshops, jo aizdomīgi līdzīgi izskatās. Un šeit arī mans salīdzinājums. Šie abi kadri ir uzņemti ar vienu un to pašu kameru, ar vienu un to pašu objektīvu, Canon 4000D, ar Tamron 70 līdz 300 mm objektīvs, tikai nedaudz ir pamainījusies tā tehnika un nedaudz ir pamainījusies arī mana rediģēšanas spēja un uzņemšanas spēja, faktiski fotografiju uzņemšanas spēja. Šī kreisajā attēlā man bija problēmas ar aparatūras atvērumu, viņš bija aizvērts uz F12, kas nav labi. Līdz ar to tur ir vairāk šis troksnis attēlā, arī krāsu troksnis un šīs līnijas ir redzamas, kas ir redzami defekti, bet tas galvenais ir tas, ka jūs varat redzēt vispārēji tādu dzeltenīgu spīdumu. Un piebildīšu, ka objekti ir abi uzņemti vienādā augstumā, kas bija apmēram 28 grādi. Jā, vienāds leņķiskais augstums bija, man liekas, 28 grādi virs horizonta, 28, 29, kaut kā tā apmēram, bet ne ļoti radikāls atšķirības. Un pa labi ir bilde, kas ir uzņemta, pa kreisi bilde ir uzņemta septembra beigās, un pa labi bilde ir uzņemta janvāra izskaņā. Un varat redzēt, ka janvāra izskaņā uzņemtā bildē ir lielāks kontrasts, ir zvaigznes redzams spožāk, nav tik liels izskropļojums. Taisnība labāk, gan es tur esmu nedaudz vairāk parediģējis, bet tā vispārīgi runājot, tas ir tas efekts, ko jūs varētu novērot. Šeit gan īsti nav domāts, vai tā bija vai nebija. Šeit ir vairāk domāts, ko jūs varat ekspektēt un ko jūs varat sagaidīt no tā, ja jūs fotografēsiet mitrā un siltā laikā un vēsā un sausā laikā. Tā būtība būs tāda, ka, ja jūs atrodaties pilsētā, tad abos gadījumos bez speciāliem filtriem un tā, būs pagrūtāk uzņemt. Bet, ja jūs atrodaties, tā teikt, ārpus pilsētas, tad mitrākā un siltākā laikā jūs vienalga redzēsiet tādu, tā teikt, bilde būs duļķaināka nedaudz. Savukārt sausākā un vēsākā laikā tā būs nedaudz labāka. Kaut gan mūsdienās ir gan filtri, gan visādas pēcapstrādes metodas, kas šo problēmu novērš faktiski 98% gadījumu. Līdz ar to tā ir tāda vairāk sanāka metoda, kad vēl nebija ne filtru, tas gan bija ļoti sen, kad nebija ne filtru un tādu specifisku pēcapstrādes metožu, tad tā bija. Un tagad gan es jūtu jau, kad laiks tiešām skrien arvien ātrāk un ātrāk, bet tātad kā noteikt debesu dzidrību? Būtībā meteoroloģijā ir viens parametrs, kas to ļoti labi nosaka, un tas ir tā sauktais teta E parametrs, jeb, tur ir kombinācija, ekvivalentā potenciālā temperatūra, un šo parametru var izmantot kā tādu kopējo gaisa masas, mitruma un siltuma rādītāju. Un augstākas teta E vērtības norāda uz siltāku, mitrāku, piesātinātāku gaisa masu, un, piemēram, šī gadījumā 23. jūnijā, protams, ka 23. jūnijā astronomiskos novērojumus veikt, dziļos kosmosa objektus noteikti nevarētu bildēt, bet, ja pieņemsim tā būtu un varētu fotografēt, būtu pietiekami tumšs, to darīt nevarētu, jo būtu ļoti mitrs, ļoti silts, būtu liela virmošana, mirgošana un tik daudz defektu atmosfērā, kad šīs bildes varētu sanākt arī ne pārāk kvalitatīvas. Ja salīdzina ar vēsāku un sausāku atmosfēru, kas, piemēram, ir decembra nogalē, janvārī, un it
sevišķi janvāra beigās uz februāru. Tad es esmu novērojis, kad ir visbiežāk tāds labāks laiks, bet, protams, ka nekādu padziļinātu pētījumus neesmu veicis, kad ir labākais laiks astrofotogrāfijas astronomijas novērojumu veikšanai, bet tā būtība ir tāda, jo zemāks šīs TTE vērtības, jo labāk. Un kur jūs šīs vērtības varat apskatīties, es gan īsti nepadomāju, ka jūs šo saiti nevarat nospiest uz šīm bildēm, bet ierakstiet internetā, es varbūt arī varēšu parādīt, nezinu, vai jūs varat redzēt, bet tātad meteologic.com, jums vajadzētu atvērties mājaslapai, un tad tur jau jūs varēsiet orientēties, vajadzēja man iekļaut pamācību, jo es šaubos, ka, bet, jūs varat ieiet šajā mājaslapā, un tur jums būs jāatlasa modelis, un tad pie produktiem, pie modeļu produktiem jūs varēsiet redzēt šo parametru. Jā, būtu bijis labi, ja es būtu iekļāvis arī pamācību šo, bet nekas, jo nākamajos pāris slaidos vēl, lēnām jau ejot uz noslēgumu, ieteikumi. Kas ir tie rīki, ko es izmantoju? Un es nesaku, ka tie ir labākie rīki, tas pavisam noteikti, tas ir mans subjektīvs viedoklis, bet es domāju, ka tādiem iesācējiem, amatieriem, un es domāju, varbūt arī profesionāļiem, šis būtu noderīgi. Visu sāku es ar tādu aplikāciju, kas ir pieejama gan uz telefonu, gan arī internetā, Clear Outside. Šo aplikāciju es izmantoju gandrīz regulāri kā tādu starta punktu, jo šī aplikācija diezgan vāji spēja noteikt precīzus laikus. Jūs varat redzēt, ka šeit ir augšā iekrāsot šis laiks. Ņemiet vērā, tas ir universālais koordinētais laiks, tur ir jāpieliek 3 stundas klāt. Un šeit jūs varat redzēt, ka piemēram 2 naktīs sarkans kvadrātiņš. Tas nozīmē, kad debesis būs apmakšas, šeit jūs varat arī nolasīt to, ka nebūs pārāk laba apstākļi, bet šeit šīs prognozes nav tik augstā detalizācijas līmenī, lai es varētu teikt, ka šis ir tas vienīgais avots, ko vajadzētu skatīties. Šeit vienkārši var gūt tādu kopēju priekšstatu par to, kā situācija būs, jo, piemēram, pašlaik 16, 17, 18 paskatoties logu debesis skaidrs, bet šeit jūs varat redzēt, ka ir ņemts vēl parametrs klāt, transparency, jeb šī caurredzamība, un šis modelis prognozē, šajā prognozē to var arī apskatīties, ka tātad, lai arī debesis būs skaidrs, būs pat pilnībā skaidrs, būs slikta caurredzamība, un līdz ar to tas iezīmē to kopējos novērojumu kvalitāti kā sliktu, bet, lai arī informācija pārskatām, jūs varat iegūt debesu tumšumu, kā jums ir vieglāk, vai jūs pēc Bortlas skalas to darat, man gan vairāk patīk artminūtēs to mērīt. Bet jūs varat iegūt visu informāciju pārskatāmi, bet tas trūkums ir tas, ka bieži trūkst precizitātes. Bet nevajag, tā teikt, vēl mest plinti krūmos, jo nākamais solis pēc šī Clear Outside varētu būt Latvijas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šeit šī informācija jau būs, tā teikt, jau tāda vienādota, jau tāda uztveramāk saprotama, un šeit ir arī tā karte, lūk, par kuru es gribēju pieminēt. Tātad, lūk, esat uzspiežot uz mākoņu daudzumu karti, jums atvērsies šī karte, tātad zilie toņi tur, kur mākoņu nav, baltie un pelēkie toņi tur, kur tie ir. Un šeit arī tas, ko es gribēju pieminēt, kad nevajag skatīties tikai uz ikonām. Lūk, esat redzēt Jelgavā, mākoņu daudzums 5%, 6 no rīta, rīt 6 no rīta, tad viss atkal sarosās un, varētu domāt, tad taisnības labi, tad jau gaiši paliek, bet ja būtu tumšs, visi jau, sarosītās, bet var redzēt, ka modelis prognozē, ka viss apkārtnē būs, diezgan daudz mākoņu. Starp pilsētām, starp šīm rūtiņām būs diezgan daudz mākoņu, līdz ar to ir jāņem vērā. Šeit gan vairāk miglas veidā, bet kopumā apskatoties, jūs varat iegūt arī tabulas pārskatā šo informāciju, un tas būtu tāds nākamais solis, jau apskatīties karti, gūt priekšstatu par to, cik daudz mākoņu vispār būs manā reģionā, pieņemsim Jelgavā, es redzu, pašā Jelgavā tā iespējamība varbūt ir augsta, ka varētu būt skaidrs debesis, bet apkārt būs mākoņi, līdz ar to, pilnībā visas cerības man nevajadzētu likt uz šo dienu. Un jābūt izpratnē par prognozēm, tas ir tas, par ko es minēju, bet tas vairāk nav tā kā trūkums, tas vairāk tāds, tā teikt, informatīvs piekodinājums, ka, izpratnē ir jābūt. Tad noslēdzot, ja jūs pēc LVGMC prognozes tur visu perfekti zinat, un ja jums tiešām patīk analizēt vēl sīkāk, varat ieiet šī minētajā Meteologic, diemžēl prezentācijā ar saitu uz šo konkrēto produktu, kas ir vairāku modeļu apvienojums, un šeit tad var jau iegūt
iegūt tādu plašāku pārskatu par to, kāds ir mākoņu daudzums prognozētais no vairākiem modeļiem, un tur ir vairāki modeļi, tur ir izvērstas prognozes, tur var skatīties parametrus vairākus, un tur tad jūs tā teikt varat pilnībā sagatavoties. Bet, ja jūs neapskatāties meteoroloģiku pilnībā, pietiek arī ar Latvijas geoloģijas meteoroloģijas centru un šo clear outside, jo tur ir gan temperatūra, gan mākoņu daudzums, gan arī dzidrība. Vienkārši meteoroloģika tas ir paredzēts vairāk tādiem cilvēkiem, kam patīk vairāk apskatīties ne tikai vienam punktam, bet kā vispār kopumā situācija varētu apskatīties. Un, protams, ka tas būs laikietilpīgi un mulsinoši jaunpienācējiem, kas varbūt par to neinteresējas tik daudz, bet es domāju, ja vienreiz, otrais, trešoreiz tam iziet cauri, tam vairs nevajadzētu būt pārāk mulsinoši. Tad vēl pašās beigās, tātad, kura aplikācija aprēķina labāk? Ventusky, Windy, Meteon radars, vēl vairākas aplikācijas. Man atbilde ir tāda, neviena no tām, jo visas aplikācijas izmanto vienus un tos pašus datus. Jūs apskatīsieties prognozi Ventusky, jūs apskatīsies prognozi Windy, jūs apskatīsies prognozi Meteon radars, visi būs izmantojuši to pašu GFS modeli, atšķirsies vizualizācijas, atšķirsies varbūt veids, kā dati tiek aprēķināti, un dažreiz vēl paši šie, pēdējie gala lietotāji un tie lietotņu izplatītāji un mājaslapa, vēl nedaudz piekoriģē tos datus, vēl nedaudz uzlabo, un tas ir labi, to es vismaz zinu par Windy un Ventusky, kad viņi tos datus pēc tam vēl pēcapstrādā un nedaudz piekoriģē, bet būtībā, ko es varētu teikt, izmantojiet visas aplikācijas, bet nevajadzētu, mans ieteikums nebūtu skatīties visas iespējamās aplikācijas. Pieņemsim tā, ka tagad jūs gribat fotografēt, un tad atvērt Meteolapu, LV, GMC, tur Ventusky un Windy, tas nepalīdzēs. Ir labāk pieturēties pie tā konkrētā avota. Pieņemsim, jums patīk Ventusky. Izmantojiet Ventusky, jums patīk LVGMC, izmantojiet LVGMC. Pieturieties pie tās vienas vai divām vai pāris mājaslapām, un laika gaitā jūs sāksiet pamanīt, katrai mājaslapai ir, kaut kādi, varbūt, pieņemsim, nezinu, Ventusky varbūt GFS modelim jūs labi redzēsiet, ka tas pārspīlē ar nokrišņu daudzumu. Jūs to laika gaitā pamanīsiet, un jūs zināsiet, ka tas pārspīlē ar nokrišņu daudzumu, un jau rēķināsieties ar to. Savukārt, ja jūs izmantosiet visas mājaslapas, jūs vienkārši sev apdulināsiet prātu, jo vienā rādīs tā, otrā rādīs tā, trešā tā, un beigās jūs neko nesapratīsiet. Tāpēc mans ieteikums pieturieties pie tiem, es ieteiktu uzticamākajiem, ko es minēju, bet ja jums ir kāds savs, tad pieturieties pie sava, jūs jau zināsiet viņu ilgtermiņā un zināsiet, ar ko rēķināties pēc katras prognozes. Tā, un tad par kā prognozēt es jau izstāstīju, šeit vairs neiedziļināsimies. Un, tad noslēdzot, ko šī prezentācijā, es tā teikt, mēģināju izskaidrot. Tātad, faktiski prezentācija pati par sevi bija kā tāds viens cikls. Tātad mēs sākumā ieguvām izpratni par to, kā tad faktiski tiek veikti laikapstākļu novērojumi, kā tas tiek darīts, ar kādām ierīcēm. Pēc tam mēs izzinājām to, kas tad ir skaitliskie modeļi, no kā tie barojas, un izsacinājām, ka tie barojas no faktisko novērojumu datiem, kas var būt meteoroloģisko novērojumu stacijas, radars, satelīts. Tad mēs apskatījāmies arī to, protams, kā šie modeļi atšķiras. Pēc tam mēs izsacinājām, kā tad šīs prognozes top detalizēti, kas ir prognožu ansamblis, ko var, tā teikt, ņemt labos piemērus no prognožu ansambļa, sliktos piemērus no prognožu ansambļa. Pēc tam mēs arī noteicām, kā notiek debesu dzidrība, un šķiet, laikam, tas bija tāds vienīgais pietuvinātais astronomijai, bet šoreiz patiešām es vēlējos izstāstīt no tās meteoroloģiskās puses, kuras tiešām arī visvairāk arī saprotu. Un tad beigās arī kuras aplikācijas labāk, kā pašam prognozēt laikapstākļus, un kā tas tiek praktiski darīts. Un ar šo es saku paldies, novēlu visiem, lai skaidri debesis, noteikti, lai izdodas varbūt iemūžināt šo komētu, kas tagad mums tāds neliels ciemiņš varbūt izdosies. Un tad saku paldies, ceru, ka bija izglītojuši, ceru, ka patika, ceru, ka varējāt iegūt informāciju. Un paldies jums par to. Jā, labi, paldies tev, bet nepazūd. Te ir diezgan daudz jautājumu sakrājuši. Tagad. Jā, te bija viens komentārs čatā par procentiem, par tiem 90 un 10%.
tas skaidrojums bija varbūt tāds pārāk vienkāršos un radās sajūta, ka tie tā kā savienotie trauki. Nu, bet, ja drīkst, es komentēšu, es biju autors komentāram, jo, ja es pareizi saprotu, tad šī te varbūtība, tas ir vienkārši divu varbūtību reizinājums. Varbūtība būt laukumā un varbūtība notikt. Un varbūt es nerūpīgi klausījos, par kādu piemēru gāja runa, vai gāja runa par, jo 10% reiz 90%, tas ir 0,1 reiz 0,9, tas ir 0,09, tas ir 9%. Protams, tas nozīmē, ka ja ir 9% varbūtība, tad ir 10% laukums un 90% varbūtība vai arī otrādi. Bet, ja gāja runa par interpretāciju par 90%, varbūt es pārklausījos, tādā gadījumā tā interpretācija nebija atbilstoša. 90% tas ir 100% reiz 90% vai 90% reiz 100%. Reizinājumā, jo tas patiesībā tā ir meteoroloģiskā definīcija. Es vēlreiz to apskatījos, es to zināju, bet tiešām tas ir šo te 2% reizinājums. Tas nozīmē 50% ir, piemēram, 50 reiz 100 vai tur, jebkuru citu var tur atrast šo reizinājumu. Jā, tieši tā arī ir. Faktiski, tā arī faktiski ir, un tā arī pēc šī principa arī būtu jābalstās visām prognozēm, bet, diemžēl, neskāpēc šīs aplikācijas, kas ir telefonā, šādu principu neizmanto. Es nezinu, kādā veidā šis princips, par ko es stāstīju, ir vienkāršāks, jo, tātad šī formula, pēc kā tiek aprēķināts, ko arī jūs teicāt, tā, protams, ir precīzāk, un tā arī strādā, bet, to laikam ir grūtāk tieši integrēt šīs skaitliskajos modeļu, šo skaitlisko modeļu prognožu rezultātā, kas pēc tam ir iznākuši gala dati, laikam ir ļoti grūti to formulu pielietot, jo šie dati jau lielā mērā ir, tā teikt, vispārināti. Šie dati, iznāk šis, rezultāts šīs datos, kas jau ir rastera slānis, tur vairs nav vairāk ļoti daudz informācijas. Pēc tam tur tiek likta virsū šīs aplikācijas prognozes, šīs aplikācijas, šis režģis, ka, pēc tam arī tiek pielietots, bet es vēl joprojām nezinu, jo es arī biju sazinājies ar to aplikācijas Ventuskai izstrādātājiem, un viņi tieši šo modeli, par ko es biju stāstījis, arī minēja, un tad, kad es pieminēju par to, par šo modeli, ko arī jūs stāstījāt, par šo reizināšanu, viņi man nespēja dot konkrētu atbildi uz to, kāpēc tas nav iespējams, līdz ar to es arī nevarēšu precīzāk izstāstīt, kādēļ tas aplikācijā nav iespējams to integrēt. Jā, tur faktiski kaut kādā līdzīgā situācijā varbūt ir kaut kādi grafiski piemēri vairāki, tā ar dažādām vērtībām jāpaņem, un arī tā formula varbūt jāuzrāda, lai tāda pilna skaidrība. Bet, tā bija interesanti. Tālāk no čata skatos, kas ir vēl. Tad ir ieteikums apskatīties, tur ir divas saites uz MeteoBlue, tur ir viens tāds outdoor seeing, ja? Tas ir tā kā astronomy seeing tāda lapa. Tas ir laikam kaut kas līdzīgs kā clear outside, ja? Tāda veida informācija. Jā, būtībā viņi izmanto vienus un tos pašus datus, vienkārši tur ir vizualizācijas cits, varbūt viņi arī tos parametrus paši, piestrādā klāt savējos, jo es zinu, ka pieņemsim MeteoBlue, tiem atmosfēras šim astronomijas šim rīkam arī vēl mēģina apvienot, vairākus modeļus kopā, un tur vēl paši rēķināt, bet par to MeteoBlue es neesmu īpaši, padziļināt skaties, jo, es tur neesmu, tā teikt, ļoti izmantojis viņu bieži. Es lekcijas laikā pamēģināju, gribēju uzinstalēt tādu lietotni, Clear Outside, bet izrādās, ka laikam nav tādas lietotnes. Man Android telefons ir. Bet es atcerējos, ka man ir pašam uzinstalēts tāds Good to Stargaze. Es nezinu, varbūt ir kaut kāds komentārs, jo tas Good to Stargaze īstenībā rāda kaut ko līdzīgi, kā tas MeteoBlue Seeing, tādus tabulas, laikam arī kaut kas līdzīgs, kā tas Clear Outside.
Jā, es viņu faktiski, man viņa arī tagad ir uz telefonu un uz datoru man arī ir viena versija, bet tā ir, tur es viņu neesmu īsti, tur es esmu caur vienu lietot, bet, es teikšu, ka jā, šīs abas programmas, Clear Outside un tā programma ir ļoti līdzīga. Vienīgā varbūt atšķirība būtu tāda, ka tā Clear Outside varbūt nedaudz koncentrējas uz visiem šiem datiem. Es teiktu, ka abas programmas vienlīdz labi izmantojams. Tas ir gaumas jautājums. Kāda vizualizācija labāk patīk? Kā tie dati tiek attēlot, jo es abas programmas esmu izmantojis un es problēmas nevienā, ne otrā nebiju saskatījis. Labi, paldies. Tā, tad ir jautājums, kāpēc Somu meteoroloģijas dienests pagājušo gadu atteicās izmantot HiLARM modeļa datus. Jā, tur tas stāsts bija tāds, ka Somijas meteoroloģija, viņi nepilnībā atteicās izmantot to datus. Būtībā pats modelis tika slēgts, bet tam modelim ir vairāk tādi domēni. Šis domēns bija tieši paredzēts tikai un vienīgi Somijai, un līdz ar to viņi, faktiski sanāk tas otrs domēns tam pašam modelim, HiLARM modelim bija daudz lielāks, pārklāja visu Ziemeļa Eiropu ar tādu pašu kvalitāti, un vienkārši nebija nepieciešamības uzturēt divus dažādus domēnus, jo tie bija faktiski kā divi dažādi modeļi, tikai aprēķināti diviem dažādiem reģioniem, un tur būtībā nebija jēgas to uzturēt, bet joprojām vēl ir pieejams HiLARM modelis, kas ir visai Ziemeļa Eiropai. Viņš gan tagad ir vēl pārsaukts nedaudz, tur viņu vēl arī mēģinās pārsaukt, bet tā būtība, jā, tad apmēram tāda. Tā, labi. Tā, te ir Juris Iekopējs ir to definīciju par, tā teikt, probability of precipitation. Tā, un Mārtiņš ir Iekopējis saiti, kur ir aktīva lietotne. Man jāsaka, man atteicās, man telefons pateica, ka tā lietotne domāta senākam Android versijām, tā kā tur jāskatā, kas tur ir, kas nav, jā. Tā, labi, vēl man tāds komentārs, vai ir kaut kur tāda iespēja tā kā telpiski navigēt caur mākoņiem. Man pašam personīgi patīk, pieņemsim tāda vidi kā Google Earth, un es labprāt, tā ne jau tieši varbūt uz Google Earth vides vai kā, bet uz izvēlētas teritorijas, pieņemsim Latvijas, es labprāt gribētu tā kā 3D tādu lidojumu, redzēt mākoņus, varbūt ar pastiprinātu Z asi, jo varbūt tie daži kilometri viņš veidos pārāk plānu slānīt, bet varētu tur reiz 2, reiz 5 ar koeficientu. Bet vizuāli es redzu, ir zemie mākoņi, augstie mākoņi, liela zona, un es varētu tā kā izbraukāt to reģionu, un man rastos ļoti telpisks priekšstats, kas tur augšā notiek virs konkrētas teritorijas. Man liekas, tas būtu vienkārši kolosāli, un te jautājums, vai nav to datu, vai vienkārši neviens nav uztaisījis. Patiesību sakot, dati ir, un arī uztaisījis ir, nezinu par tādu aplikāciju, Microsoft Flight Simulators, ir tāda viena aplikācija, kur arī lidmašīnu simulators, un viņi patiesībā izmanto reālus datus, es gan neesmu iedzird, bet man liekas tā paša GFS modeļa dati, bet viņiem tas veids, kā viņi tos mākoņus, viņiem arī trīsdimensionāli mākoņi, un viņi ir pēc reāliem datiem, pēc modeļu datiem, bet tur tā situācija ir nedaudz savādāk, jo viņi ņem plakanu, tā kā tā teikt, vienas tā teikt, aizmirst pēkšņo vārdu. Vienas, tā teikt, plaknes, viena plakne. Tur nav trīsdimensionālu datu. Vienkārši ir dati par to, cik ir procentuālās mākoņu biezums, un tad viņi tur mēģinājuši ir specifiski, pat ne specifiski, vienkārši pēc tā, cik procentuāli ir daudz mākoņu, tik viņi paceļ arī vertikālajā Z asī tos mākoņus. Un tad viņi to volumetriku rendering to sauc, tā kā telpisko renderēšanu veic uz tā kā trīsdimensionāli, bet
tur ir problēmas tādas, ka tur nebūs iespējams attēlot precīzi, jo ir tikai procentuālais. Protams, modelis arī aprēķina to, cik daudz ir zemo, vidējo un augsto mākoņu, bet tad būtu diezgan sarežģīti šos datus apvienot kopā. Es esmu pats mēģinājis uz Unreal Engine, tādas vienas arī spēļu izstrādes platformas, mēģināt vienreiz mēģināt šos datus trīsdimensionāli, bet tur sanāca ļoti lielas problēmas, it īpaši tenī brīdī, kad, pieņemsim, ir ļoti daudz zemie mākoņi un vidējie mākoņi. Un tad sanāk, kad šie mākoņi pārklājās un tāds viens liels kamols ir izveidojies un nav iespējams atšķirt. Tur tad būtu nepieciešams, es pat nezinu, tur vajadzētu kaut kādu sadarbību veidot ar Meteo šiem skaitlisko modeļu aģentūrām un šiem 3D varbūt šīs renderēšanas sistēmu izstrādātājiem, lai varbūt potenciāli rastu risinājums. Cik man ir zināms, tikai viena spēle izmanto tādas. Jā, tā ir spēle, bet es nebiju domājis tā kā spēle, bet jā, kā saka, paņemt aktuālo situāciju un ar kursoriem vai pēli izbraukāt, pieņemsim, virs Latvijas. Bet man liekas, ka tā būtu laba ideja, ja kāds nodarbojas ar, kāds grib padarboties šī tēmā, varētu varbūt pastrādāt, jā. Kaut kā tikai jāstāsta, kāda būtu tā komerciāla atdeva, bet man liekas, baigi forši varētu sanākt. Tā, mums ir vēl viens jautājums ienācis, prasa, kāda ir jaunā HILARM modeļa nosaukums plānots. Man liekas, īstenībā nevis HILARM, bet HIRLAM. Ja? Jā, HIRLAM ir. Tas arī būtu tas nosaukums. Ja? Jā, bet tur vēl bija laikam divi burti vēl pielikti klāt, kas bija FI, tā kā tas bija domāts, vai F. Jā, tur vēl bija divi būti, bet vēl nav apstiprināts. Tas bija tik tāda, tā teikt, plānos, tas vēl nav apstiprinājumi, tā teikt, vienkārši, lai padarītu to. Labi. Tā, Juris ir iesūtījis vairākus jautājumus, laikam, cik liela nozīme laikapstākļu precizitātei modeļa režģa lielumam salīdzinot ar to, kā laikapstākļiem kopumā piemīt zinām nenoteiktību, ko smalcināt modeļus nemaz nevar novērst. Un vai prognozēm vispār jāpiet varbūtiski, tas ir necerot, ka konkrētā punktā būs 100% precizitāte. Tad tas pirmais jautājums, kad tas režģu lielums, tā nozīme režģu lielumam būtībā ir tāda, protams, laikapstākļos vienmēr nenoteiktība, un es šaubos, kad mēs protams, jebkad es nevaru teikt par bezgalīgu laiku, bet vismaz tuvākajā nākotnē mēs pavisam noteikti nespēsim izprast pilnībā visu atmosfēras un zemes uzbaudu. Tur mums vajadzētu molekulārā līmenī saprast, lai mēs spētu tiešām saprast, kā viss attīstīsies tālāk, bet tam modeļa režģim tā būtība ir tāda, ka tas palielina to kļūdas amplitūdu. Ja tā to varētu saukt. Piemēram, ja modelim ir šis režģis ir tik liels, pieņemsim kā GFS modelim 28 km, tad padomu, aprēķina modelis šim 28 līdz 28 km lielam režģim. Ir mākoņi, cik daudz mākoņi, tikpat labi izveidojas kāds, viens neliels mākoņu apgabals. To modelis nesaskata, līdz ar to tas faktiski pazūd. Nav iespējams modelim prognozēt kaut ko tādu, kas ir mazāks par šo režģa lielumu, ko tas viss faktiski neredz, ja tā to varētu teikt. Līdz ar to tas palīdz atklāt, tā teikt, kā jau es minēju, mezoskālus, tādus lokālus veidojumus, kas ļoti būtiski ietekmē to. Var izveidoties lokāla inversija, kad pēkšņi izveidojas inversija, tātad šie dūmi visi dūmi, mitrums pēkšņi tiek ieslēgti zem piezemes slānī, izveidojas tāds necaurredzams slānis, tepat arī Jelgavā tā ir vairākas reizes bijis. Un to modelis nevar redzēt. Ja ir 28 km, tur vispār nav iespējas to redzēt, pat 2,5 km modelim tur nav. Tad tas režģa lielums vairāk strādā uz tādiem lokāliem apstākļiem, kas var ietekmēt. Bet, tas, protams, arī palielina to kopējo prognozes precizitāti, varbūt netiešā veidā. Ja, pieņemsim, ir iespējams noprognozēt šīs lokālās parādības, tad arī kopējā prognoze izvērš precīzi. Un vai prognozēm tā, varbūtiski, protams, ir jāpieiet prognozēm, un tieši tur jau ir tā lieta, kad prognozes nekad nav 100% precīzi, un līdz ar to ir nepieciešams, veikt tādu analīzi, lai saprastu. Tieši tāpēc arī stāstīja, ka nav vajadzības skatīties vienu ikonu, kas rāda, ka būs pilnībā apmācies. Tieši tāpēc ir jāskatās tā kopējā aina, lai izdarītu secinājumus, jo modelis nav cilvēks, viņš nespēja
viņš spēja domāt, protams, bet loģiski spriest par to virzību, tik advancētu laikapstākļu modeļu, kas mums vēl pat pateiktu priekšā, kad, vajadzētu uzmanīties, mākoņu tūmā būs, tik tādu mums modeļu nav. Līdz ar to mums ir jāpaskatās, mums prognozi ir jāizvērtē un jāpieiet tai, protams, ir teorētiski, bet ja mēs redzam, ka visas prognozes ir tik optimistiski, protams, ir arī gadījumi, kad ir tā, kad var teikt ar 99% varbūtību, ka tā arī tas notiks, bet joprojām tā varbūtība paliek, protams, jā. Jā, man tā vienmēr visādas tur idejas ir, tagad, arī par laikapstākļiem. Vienkārši domāju, vai kā saka, tas siets šobrīd 28 kilometri. Man tā liekas, ka attālumi starp mobilo antenu torņiem ir mazāki. Tāda tīri ņemot Latvijā. Vienkārši, ja hipotētiski mēs pieņemtu, ka pieņemsim viens operators, vai tur dažādi operatori uz katras tās antenas augšā uzliktu, pieņemsim, zivs acu objektīvu, tādu zivs acu kameru, un pēc tam būtu kaut kāds centrāls resurss, kur tiek renderēts kopā, tie individuālie zivs acu attēli. Man liekas, ka būtu iespējams visai Latvijai. Protams, ja ir totāls mākoņu vāks, tad neko, bet ja ir tādi, kā saka, saraustīti mākoņi, tad būtu iespējams uzģenerēt, ja ne 3D, tad 2D pilnīgi noteikti mākoņu segas klājumu, pilnīgi visai Latvijas teritorijai ar augstu precizitāti, tā reālā laikā. Jā, tas patiesībā sekot šādi. Man liekas, tas būtu vērtīgs resurss, ar ko varētu, pieņemsim, kas tiek konvertēts, tādā izšķirtspējā, pieņemsim, tur līdz pārsimts metriem, kā saka, tādā pārsimts metru lielā pikselī, un viņš būtu izmantojams jebkur, ja? Kuram interesē laikapstākļi un vēl kaut kas. Tur tad jau varētu būt arī tāda runa par vienu tādu modeli, kas ir no-cost modelis, kas aprēķina, būtībā ir tie modeļi aprēķina tur reiz 3 stundās, reiz 6 stundās, tad tas modelis aprēķina reiz stundā. Tīri teorētiski, ja tādu modeli ir iespējams izveidot, kas, tiešām, kā minējāt, tad varbūt tieši tikai Latvijai, un kur ir arī sakara. Es domāju, tas varētu, tā arī jautājums par finansējumu, bet tāda zivs acs, jeb all-sky kamera, viņa nav pārmērīgi dārga. Tiesa, lai noklātu lielu teritoriju, tādu kameru skaits būtu ļoti liels, un pēc tam tālāk, kā to visu procesēt, bet tas arī būtu interesants projekts, ar intervālu, pieņemsim, 5 minūtes, varētu ik pa 5 minūtēm būtu aktuāls visu mākoņu modelis virs Latvijas. Tas būtu ļoti noderīgi, mums šķiet ikvienam. Jā, pavisam noteikti. Prognozēm, es domāju, tas ļoti. Un ja tur būtu, pieņemsim, vasarā kaut kādi gubu mākoņi, vēl kaut kas, viņiem var noteikt arī precīzu formu, augstumu. Viņi faktiski tiks aprakstīti telpiski. Izņemot to, ka mēs neredzam viņiem pašu augšu, bet viņi no visām pusēm. Ja piemēram, kādas 2-3 kameras uz to mākoni vienlaicīgi skatītos, es jau neesmu eksperts tajā jomā, bet laikam izmantojot triangulāciju, cik es saprotu, varētu varbūt... Tā nav triangulācija, jā, kaut kas uz to pusi, jā. Izmantojot vairākas kameras noteikti, tā teikt, to nobīdi, un es domāju, ka tas tiešām projekts, ko varētu attīstīt, bet tas būtu ļoti liels resursus paņemt. Tādā ziņā, ka procesēšanas... Bet tas vienkārši ir laika jautājums, bet vienkārši tā būtu viena tāda ģēdzīga lieta. Ok, vai vēl kādi jautājumi? Izskatās, ka laikam jautājumu nav. Tagad gan mēs varam teikt tev paldies, un mēs varam turpināt.